Brēmaņkungs. Nu tā, 4000 krūmi tiks iestādīti šī projekta ietvaros, runājam, mēs te kāds te naudas apgūšanu minēja, 4000 krūmiņus iestādīs. Ziniet, kas ir bizness? Te jau, var piekrist 3-5 koki vai cik jau vairāk mazāk. Pamēģinot to kaut kur Anglijā vai Šveicē, kur arī ir daudz koki iestāstīt, ka pilsētas parkos, ja. Te kāds zina, te pēc tam nāks tie pat tiem, es cerams, būs eksperti labāk sagatavojušies pat tām sikspārņu mājām. Uzdošu jautājumu, cik kāds zina, varbūt cik ir liepas dzīves ilgums. Liepas stāvēt var mierīgi 100-200 gadus. Lielās liepas pat ilgāk, jā. Te viņas ir stāvējuši 50 plus mīnus, var saprast, šīs ir 50-gadīgās. Ziniet, kāpēc viņas nocirst ir izdevīgi? Tāpēc, ka tad var iestādīt krūmus kaut kādās kastēs, un ne jau tas ir tas lielais bizness. Tie 13 miljoni, tas tāds pirmā iemaksa. Pēc tam lielais bizness ir apkalpot to katru krūmu. Tāpat kā tās mīskas, visus tos stabiņus, kā mazgāt arī katru, ja, tur ir tas bizness. Un tur jau ir savas firmas, kas to darīs, kas jau tur ir paredzētas, un tāpēc tas viss tā arī notiek. Un tikai tāpēc tiek būvēti kaut kur nevienam nevajadzīgi. Te jau tas, kas bija nesagatavojies, tas departamenta eksperts. Pirms tam pats bija aktīvists kaut kāds, tad viņam iedeva amatu, kā es saprotu, tagad ātri izlasīju. Tagad otrā pusē pārsviedies, tagad aiziet cert kokus ārā, ja viņa departaments var saprast. Ja priekš kam? Labāk neaiztikt, nedarīt neko, bet tad arī nenāks nauda. Te ir tikai tas 4000 krūmus, tur tās visas tulpes kaut kādas podos, tur pa vidu liks to izzāģēt to koku vietā. Ja, priekš kam? Priekš kam kaut ko tādu vispār vajag darīt? Tikko vēl bija pirms stundas, kad bija saruna par to, ka nav nauda tiem bērnu pabalstiem. Ja? Te mierīgi, te neviens. Es departamentu ietvaru, tagad to projektu skatīt sākumā. Nevienam neienāca prātā jautājums, ka nav nauda tur, vai ka mēs to nevaram atļauties, vai ka mums to vispār nevajag. Priekš kam mēs kaut ko tādu vispār daram? Un te jau ir tikai aizberga redzamā daļa. Šis ir tikai tāds, ko, paldies Dievam, iedzīvotāji pēdējā brīdī paspēja sasaukt trauksmi, sacelt, savākt parakstus, palīdzējām, ka tas pamanīts tika. Cik tādi vēl te ir projekti visos šajos departamentos, bedrīšu remontu un vispārējais, kas te apakšā ir korupcija. Tad mēs mēģinām izlikties, ka mēs kaut kādi naivie cilvēciņi sanākuši kopā, te meitenītes jaunas, ka neeksistē mūsu valstī ne korupcija, ne Rīgas domē, nekur. Tas taču naivi manīt šādi te iedzīvotājs. Un pats labākais ir Deglavu ielā redzams šāds te veloceliņš, kur tika kaut kas arī tur savā laikā sabūvēts. Tagad viss ir uzraksts, nekas tur nevar vispār ar kājām iziet pa cauri, un nevienam vairs neinteresē nekāds veloceliņš. Tur maina trūbas, ko tur pēkšņi uzreiz jau, ja? Tas nevienam neinteresē. Interesē tikai sastādīt kaut ko pēc tam var apsaimniekot. Paldies! Vārds deputātei Martai.